Čau visiem! Čau! Tā kā pēc Facebook ieraksta solīts, tad uzfilmēsim īsu video par to, kā bija, jo ar tekstu varbūt ne tik labi nevar noraksturot tās sajūtas. Varbūt tagad būs labāk, bet pirms tam jāpasaka, ka šodien būs slikta kvalitāte, jāpabrīdina, un varbūt kaut kādas rupības arī skanēs, tāpēc bērniem varbūt nevajag šo klausīties. Un mēs neesam iestudējuši, tā kā līdz ar to iespējams būs neveiklas pauzes un skatīšanās vienam uz otru, nesaprašana, kuram jārunā, vēl nezinu kas, tā kā, redzēs. Viss būs slikti, bet vienmēr sakot, aiziet. Tāpat Maucam. kā rogānīgā būs. Maucam. Tad pasāksim ar pirmo. Kāpēc mēs skrējām kopā? Kāds notikās? Tu gribi sākt? Labi, es varu sākt. Kāpēc es neskrēju ar Albertu, bet ar Pēteru? Principā UTMB ir galvenā atbilde, tāpēc, ka Alberts ir šobrīd jau Šamonī, jau trenējās, un piekdien 7. jāsāk jūs līdz viņam, un vēl citiem latviešiem tur diezgan bariņš atkal kā katru gadu. Un tāpēc Alberts, tā kā bija šis pasākums, bija tuvu Eiropas čempionātam, tad viņš izlēma nestartēt, un tāpēc bija jāmeklē cits variants, un cits variants atradās. Jā, man laikam nebija šāds jautājums, bet es arī varu atbildēt, kāpēc es skrēju ar Zigi, un tāpēc, ka viņš man piedāvāja. Un sen nebija skriets nekas tik garš, nebija, es māju 4 gadus nebija skrējis 24 stundu rogainingu, un es biju aizbraucis uz Latvijas čempionātu uz finišu, un maz bišķītiņi sagribējās tās sajūtas, kad skaties, cik cilvēki laimīgi nāk ārā no meža, pēc tam klībo, un visi tik priecīgi. Klausīties par to, kā kulties cauri kaut kādam purvam, un nesaprast, kāpēc tas ir vajadzīgs, un tad tu izdomā, ka tev arī varbūt vajag to sajūtu vēlreiz noķert, kāpēc tas viss ir vajadzīgs. Lieliski. Un tad mēs sarunājām vienu testiņu pirms tam pusnakts rogaininga, kas bija jūlijā. 8 stundas. Tīri labi mums tur veicās, man liekas. Jā. Un tas arī bija tad, kad pēc tam mēs arī izdomājām, kad pieteikties. Kaut kā tā. Tieši tā, sapratām, ka 8 stundās mēs viens otram nepiebesījām. Patiesībā, man liekas, ka par dzīvi mēs vispār nerunājām 8 stundās. Varbūt bija cerība, ka 24 stundās parunāsim par dzīvi, bet beigās par 24 stundās arī nerunājām par dzīvi. Runājām tikai par to, vai par karti, vai arī par to, kuram kurā brīdī ir sūdīgi. Labi, tas arī nebija tik daudz laikam. Tā kā nav laika runāt par dzīvi. Nav. Jā, šodien arī nerunāsim, ne? Runāsim tālāk par sacensībām. Tātad, kas nākošais ir sākotnējais plāns pret realitāti? Sākotnējais plāns bija mazliet optimistiskāks. Sākotnējais plāns bija tātad par 18 punktiem optimistiskāks, kas nozīmētu mums pirmo vietu, nevis otro. Bet kaut kādā brīdī, tuvojoties vietai, kur mēs bijām runājuši, ka mēs varētu nogriezt, laikam jau, es negribu skaidri teikt, bet Zigis bija tas, kas pateica, ka tas 8. viens ir ļoti draņķīgs, un tāpēc mēs varētu viņam neiet pakaļ. Mums tur, man liekas, izvērtās, mums bija šī diskusija, kas bija savā ziņā lieka no viedokļa, ka mēs pazaudējām pāris dārgās minūtes. Laiku diskutējot. Jā, gan jau, ka tajā brīdī mežā tas šķita kā pusminūte, bet realitātē, man liekas, tas bija maz bišķiņi ilgāk. Mēs gājām uz nākamo punktu, izlaižot to 8. un izdomājām pie tā, ka mēs nepaņemsim vēl vienu 8, jo tajā brīdī bija nakts, viss šķita kā draņķi, ka viss ir slikti. Un tad mēs atmetām vēl vienu cilpu un pēkšņi bijām jau priekšā grafikam. Ko mēs zinājām, ka mēs būsim priekšā grafikam, bet, principā, mēs atmetām šos te 26 punktus, kas mums finišā atspēlējās. Un
man liekas, pirmais optimists mūsu komandā bija Zigis, kurš pateica, ņemam vienu četrnieku, kurš mums nav ieplānots, un es teicu, nē, mums vēl tik daudz punktu priekšā, viss vēl būs slikti, bet vajadzēja mums to četrnieku ņemt, jo mēs viņu nepaņēmām, un pēc tam mēs viņam skrējām pakaļ lielu līkumu un ņemām vēl četrniekus, tā kā, beigas mums bija tādas diezgan haotiskas savā ziņā. Principā viņš bija ātrāks nekā mēs bijām domājuši. Jā. Viņš skrienamāks pa tiem ceļiem tā un dabījām ķert kaut ko un raut. Un mēs tagad neskatāmies zemē, mums priekšā ir karte. Nu jā, kaut kā tā. Labi, ejam tālāk droši vien. Kā bija, tur tad saplānojām, un tad jau bija starts. Un kā bija visā? Starts bija diezgan neveiksmīgs mums. Tā kā uz pirmo punktu mēs paņēmām labi, bet mēs pēc pirmā īsti neiebraucām vēl kartē mērogs, tāds nesaprotams, nav 1/20, ir 1/30, un mēs izskrienam ārā no meža, un ir tāda ceļa, te pat ir jābūt ceļam, laikam šitais ir tas ceļš, un pat kaut kādiem brikšņiem, kur ir, it kā tur varbūt pirms 100 gadiem bijis ceļš, un mēs izdomājām, šitais ir īstais, un skrējām, un pēc, pāris minūtēm sastapām citas komandas, kas skrēja pa pareizo ceļu, un nejutāmies baigi laimīgi par to, bet, Tas bija neveikli, jā. Bet, ar to, tas tā plūdeni pāriet uz tiem kaitinošiem igauņiem, ja tur bija viena komanda, kas ritīgi sāk besīt, jo viņi visu laiku mums tur apkārt, aiz mums. Aiz mums, priekšā mums. Un tā tālāk, un tas tiešām ir kaitinoši pēc kāda laika. Tās bija, man liekas, kaut kādas, 2,5 stundas, ja ne pat 3 stundas. Varētu būt visas 3 stundas, kad mēs skrējām kopā. Un beigās izrādījās, ka tie ir 3. vietā, kas palika. Jā, bet tad mums bija liels prieks viņus sastapt nākamajā rītā, kur mēs viņiem, vismaz man šķiet, ka mēs viņiem pagājām garām kā stāvošiem. Un tas bija arī tāds morālais kaut kāds būstiņš, maz bišķītiņi redzēt, ka iepriekšējā dienā, pirmajās tajās 3 stundās mēs tur žmiedāmies ar viņiem un vēl jutāmies draņķīgi un tāda sajūta, ka viņi skrien, mēs skrienam un mēs jūtamies draņķīgi, bet viņi tāpat skrien ar mums kopā. Tad, kā būs tās atlikušās 20 stundas un tad, kaut kādā 19. stundā sastapt viņus atkal un paiet viņiem garām, principā, uz ceļu kā stāvošiem, kaut gan viņi arī skrien. Tā bija savukārt tāda baigi pozitīvā sajūta. Bija labi, bet jā. Labi, kas tur tālāk bija? Protams, sākumā arī bija, nākošais varbūt bija stīgas un takas, tas bija tāds normāls pārsteigums, ka tur, cita vieta pēc GPS var redzēt, ka mēs it kā stīgaiši kā čūskiņāji locamies pāri, tur tā kā tādi sadzērušies mazliet, bet, reāli dabā nevarēja. Vismaz tur pie tās Krievijas austrumu pusē sanāk pie Krievijas robežas nevarēja tās stīgas vispār ieraudzīt, un tāpēc nācās tā meklēt viņas un bieži vien arī vienkārši nospļauties un skriet vienkārši pa taisno. Tas pats bija ar mazajām taciņām. Jā. Tas bija viens tāds arī tajā procesā, kas bija interesanti, kas vēl bija interesanti, bet kas bija karstums, protams. Karstums. Jā, man liekas, ka... Tas bija traki kaut kā, tas bija kaut kā pārāk traki. Krietni, skatoties, teiksim, nevis termometrā, skatoties pirms tam prognozēs uz tiem 22, 23 grādi. Pie tam, laikam, prognozēja tā kā ar mākonīšiem, bet, laikam, bija saule. Bet kādā ziņā šķita, ka nebūs tik traki tie grādi, bet, skrienot, tur tiešām, man liekas, tā iepriekšējā nedēļa, laikam, nebija baigi saulainā, un tāpēc organismi jau bija atraduši no tā karstuma, un tad tās pirmās stundas skrien vienkārši, tādas besis, un man liekas, ka patiesībā visas skrējiena, iespējams, lielākā svētlaime, ja neskaita finišu. Iespējams, pat finišs nebija tāda svētlaime, bija pēc 4,5 stundām, kad mēs ielīdām ezeriņā, mežā, vienkārši iegulties tādā krustiņa pozā, nedomāt par neko tās 10-15 sekundes, un tad, nekur citur tajā brīdī vairāk negribējās atrasties, un jā, tas bija viens no
viens no pozitīvākajiem momentiem, bet tad nācās līdz tādā un skriet tālāk. Ar apziņu, ka vēl jāskrien kāds 19,5 stundas. Jā. Ne, īstenībā tas bija baigi traki, tas karstums. Tas bija man, 2., 3. stundā man bija, godīgi sakot, visstrakāk, vislielākais. Es pat biju sāku nākt domas par izstāšanos, tādas muļķīgas domas. Tas bija kaut kas traki. Es grūtāk, es nezinu, pēc tam vienkārši līdz finišam aizskriet bija normāli vēl, bet tajā brīdī 2., 3. stunda bija tiešām crazy. Tev bija visgrūtāk no visām 24. Droši vien, ka tev tas acis, ne? Jā, man visdepresīvākais bija tas moments, kad es pat nezinu, kurā brīdī es tur to aci maz bišķiņu satraumēju, kad kaut kādu eglis zaru, bet kaut kad maz bišķiņu vēlāk mēs tur devāmies laikam uz kaut kādu 124. šķiet punktu, un man tā acis pēkšņi sāk asarot un vispār noreiba galva, un es tā knapi tur tā skatos, tad kaut kur Zigis ir redzams, mēģina kustēties viņu virzienā, bet tādu pusminūti tādu sajūtu, ka šitais galīgi neizskatās labi, bet kaut kā viņi maz bišķiņ pāsaro, es tur atguvos, iesēdos Zigi mastē, tur kādu laiciņu Zigis viens pats varēja padarboties, bet tad palēnām atgāja. Kaut kādu vēl vienu reizi, laikam, tā acis maz bišķītiņ tā kā atkal sāk asarot, un atkal tā noreiba galva maz bišķiņ vēlāk, bet kaut kā tas viss tika samanedžēts, un pa laimi tā kā baigi tas neietekmēja beigās to visu spēju kustēties, tā kā, bet tas viens brīdis bija tāds, ka es tās pasaku Zigim. Bija tāds pesimistisks moments. Jā, es pasaku, galīgi nav labi, bet tas jau bija ar tādu domu, es viņam iesēžu domu, ka iespējams mums nāksies stāties ārā, bet pa laimi tā acis atgāja, tā kā tas laikam man bija tas moments, kad es visvairāk apsvēru domu, ka nāksies stāties ārā, bet Jā. Viss beidzās labi, ja neskait to, ja neskait to, vēl skaita to, ka man tā acis sāk asarot arī pirms kāpšanas piedestālu, es gan izvēl sajūtos, ka es apraudos, dodoties uz piedestālu. Tu jau raudāji, vai ne? Jā. Tu vienkārši attaisnojies. Uz acis rēķina. Un kas vēl, ka tumsa, kā bija tumsa? Kā pa tumsa periods, kā mums gāja, kā veicās? Man liekas, ka tas ir, savā ziņā jau tas ir tāda kā viena no panākuma atslēgām rogainingā ir, cik labi tu to tumsu spēj paciest, spēj norientēties, nepieļaut kaut kādas kļūdas tajā brīdī, kad iestājās tumsa, kad iestājās pēc tumsas rīts, kad ir sajūta, ka viss atkal ir labi, kad tu tumsā spēj to visu nokoncentrēties, varbūt maz bišķīdiņi pāriet vairāk uz kaut kādiem ceļiem. Vienīgais, kas mums laikam bija tāds neveiksmīgākais tumsā, un es pat nezinu, vai tur var baigi vainot tumsu vai nē, bet tad, kad no 79. uz 87. mēs izlīdām uz ceļa un paskrējām pa ceļu un ieraudzījām, kur iet iekšā stiga, kas it kā ir shortcuts, un izdomājām, ņemam šito shortcuts. Tā bija tāda stulba kļūda, kad mēs būtu apskrējuši apkārt un viss būtu daudz ātrāk, daudz vieglāk, bet tā vietā mēs tur sākām čāpot vienā brīdī pa stigu, jo stigu kļuvu neskriedam, tad mēs pazaudējām to stigu, izgājām uz ceļu, kurš vispār nebija iezīmēts, bet kaut kā daudz maz veiksmīgi tikām tomēr. Savācāmies. Jā, un tad jau tā kopumā man vispatiesībā tāda sajūta, ka mums tas plānojums bija gana labs tumsai, ka mums nebija tādi baigie. Laikam visgrūtākais bija no tā 110. uz 75. Jo tur nebija īsti, kur piesieties, nebija neviens ceļš, pa kur doties. Un tad vienkārši pēc azimuta mēs tur kulāmies cauri, un tas arī, man liekas, bija visdepresīvākais apvidus. Vismaz kaut kādi, tur nezinu, 100-200 metri, kuriem es esmu lauzies cauri, jebkurā rogainingā bija tāds uz augšu kalniņš, jaunaudze ar sazāģētiem, ar sazāģētiem kaut kādiem mazajiem bērziņiem, kur tu īsti kāja nekur nevar nolikt, vienmēr tev ir jākāp pāri kaut kādiem kociņiem, jākāp viņiem virsū, vēl pavisam visapkārt teglis, tā kā baigā tur laušanās bija ļoti lēna. Tad sajūt, mēs tikai sākam to ceļu uz 75. punktu un jau ir šitā te, bet pa laimi pēc tiem kaut kādiem, nezinu,
mēs pieejam kaut 200 metri, mēs tur palauzāmies ļoti lēnām un tad jau kļuva labāk un palēnām. Un pēc azimut mēs beigās, man liekas, diezgan labi pat uz to punktu aizgājām. Piesējāmies tam izcirtumam, tad bija ok. Tam bija ok, jā. Un tad jau atkal, jā, man liekas, sākās daudz, mēs atkal skrienam uz vietas un tur visi nākamie punkti bija tādi, cevišķi tāpēc, ka mēs tos astotniekus atmetām, mums tas bija diezgan daudz pa ceļiem tajā tumsā, un es teiktu diezgan veiksmīgi. Tas neveiksmīgi varbūt bija maz bišķītiņi, bet arī tur tas nebija tāda liela kļūda. No 82. 126. mēs skrienam pa ceļu un sēž viena komanda ceļu malā un rāda rekord aciņu. Tas bija stulbi. Un mēs tā, vai viņš ir uz punktu? Nezinām, bet rekord aciņu. Labi, mēs tur gājām iekšā, lai mums vajadzēja pagaidīt līdz elektrolīnijai un tur doties iekšā. Bet, iegājām tur, atradām kaut kādus, vietējos totēmus, vēl nezinu ko, bet, beigās atradām arī atklāto lauku un te jau piesējāmies un viss bija ok, bet, kārtējs pierādījums, ka randomām sēdošām komandām, kas izskatās, ka īsti nezinu, ko viņi dara, nevajag uzticēties. Labi, te pie vienām sāpēm pa kļūdām vispār, man liekas, bija diezgan labi. Diezgan labi ar kļūdām, tā kā nebija baigi daudz. Un tās, kā saka, lielo vairumu var norakstīt uz kartes, ne? Jā, man liekas, ka liela daļa bija. Es viņus visus neatceros, bet es galvenais atceros to, kur bija tas reliefs galīgi, bija Dimbā. Tas 67. punkts. 67. jā. Tur nebija sazīmēs, tur bija, viss nebija kā dabā, bija savādāk. No visiem uzkalniņiem bija, no visiem pauguriem bija iezīmēts tikai viens. Tikai viens, kur bija punkts. Vispārējie nav svarīgi, galvenais, ka ir iezīmēts tur punkts pauguriņš. Tur mēs kaut 7,5 minūtes. Kaut kur tā pakāsām, bet, jā. Iepriekš jau arī bija tā dīvaini kaut kā tie reliefiņi, bet tur, kur mums citas kļūdas bija, bet, tā visumā es teiktu, ka maz mums bija kļūdas, diezgan labi gāja. Jā, kaut kur, man liekas, sākumā, uz to 56. bija tāda kaut kā nespējama. Man liekas, ka vispār, tas mērogs, kā nepierasts no viens pierastā 1,20 uz 1,30, tad... Es nevaru ieraudzīt to tālāk, ka būs. Jā. Tur reliefu likās, ka tur ir kaut kas galīgi šķērsām, bet tad sanāk, ka tas mazais, šitā mazā desiņa bija tas, kur mēs skrējām garām. Jā. Un tur kaut kādu minūti pagāja, cik es skatījos pēc GPS. Par citām kļūdām, man liekas, bija, kaut kāda bakstīšanās un tur kaut kur, man liekas, no rīta arī tur, kur mēs aizskrējām pie tās ieplakas, kur vajadzēja paņemt uzreiz, bet, man liekas, tāda iemīta taciņa tik bliež uz priekšu, izskrien tādā atklātā mežiņā un pēkšņi vairs nesaprot, kas notiek. Un tad patiesībā vajadzēja tur atkāpties 20 metrus un ieraudzīt, kur aiziet taciņas punktu, ieraudzīt arī to ieplaku, nevis ieplaku, bet... Graviņu to, jā. Tā kā, jā, bija kaut kāda mazās kļūdiņas, bet nebija nevienas tādas, kur baigo laiku pakāst, un tā kā tas jau bija, tas bija ok. Labi, pārējiem pie nākošā, es domāju, punkta. Sajūtas finišā. Sajūtas finišā. Man liekas, vienmēr ir pirmkārt tā sajūta skrienot uz finišu, kur ir sevišķi, ja tu neesi, ja tavs kājas nav tulznās un tev ir tas kaut kāds, tu sajūti to finišu un tu vari traukties garām kaut kādām citām komandām. Mums tur bija maz bišķīm vēl žmiekšanās ar, man liekas, ka Ukraiņu komandu. Jā, tas nebija smuki, ka viņi tur parādījās mums priekšā vienbrīd. Mēs viņus it kā apdzinām. Mēs viņus apdzinām likās, ka mums baigi labais ceļa variants ir izdomāts. Pāri pļavai tie aiz mājām, no 49. uz 40. Bet viņi skrēja pa augšu gar to sacensību centru asfaltu.
kaut kā tā, viņi te izskrēja, droši vien jāapstās, es nepastījos GPS nemaz. Bet šī tur priekšā mums pie tā 40 gan rīz te ir, kur tas krustojums. Jā. Tad, Dažus metrus, bet pēc tam mēs viņus apzinām. Ne. Bet jā, tas bija arī... Apzinām, man liekas, mēs tur beigās pat finišā bijām kaut pusotru minūti, viņiem priekšā kaut 40, to mēs paņēmām plus mīnus vienlaicīgi. Tā kā, kā tev reiz tā labā sajūta, ka tu pēdējās stundās vai pēdējās minūtēs var izžmiegt no sevis vairāk nekā citas komandas. Tas jau arī, man liekas, dod to rezultātu, zin kā, tieši skrienot uz kaut kādu, nezinu, nākamā rītā 6, 7, tur domāju, skrienot, it kā padarīts ir tik daudz, bet tagad kaut kas aizies ne tā kā vajag, un principā visi var pakāst. Tas ir īzi, jā. Ir jāiztur tās pēdējās pāris stundas, jāvāc cik var, un tas bija, man liekas, arī ļoti labi redzams, ka mēs tur saņēmāmies uz tiem 4, kas ir tik mazpunktīgi, bet, un tik tālu jāskrien bezsakarā savā ziņā, un beigās arī skatoties uz rezultātu, mēs it kā to darījām bezsakarā, bet, nekad jau nevar zināt, ir bijušas reizes, kad neaizskrien, vai arī, nespēja aizskriet un saprot, tie pāris punkti būtu daudz ko mainījoši. Un tad par to bija baigais prieks, ka mēs finišā, pēdējās stundās spējām izžmiegt, man liekas, no sevis plus mīnus visu. Es domāju, ja būtu vēl kāds punkts tāds reāli ņemams, mēs arī to varētu, tā kā tā apņemšanās mums bija, bet es tur jau atkal atgriežos pie trases, par finišu. Kad tu ieskrēji finišā, man bija tā, ka atvieglojuma sajūta, beidzot tas murgs ir beidzies, bet man likās dīvaini, ka nesmaidīja, tavs iela nesmaidīja, Sandis arī nesmaidīja. Tā kā viss ir slikti likās, bet viņas ejām tā. Nē, viņas tur bļāva, jā. Kaut ko bļāva, bet viņi neteica, ka jūs tur esat tur kaut ko. Viņi nezināja rezultātu vai kā? Es domāju, kurā brīdī es neatceros, kurā brīdī mēs uzzinājām, ka mēs esam otrie vai potenciāli otrie, jo... Nē, bet tas jau bija pat tas, ka ir ar pusstundas nobīd, tāpat visi zināja, ka mēs esam otrie, jo tā pusstunda neko nemainīja. Labi, 40 minūtes. Labi. Es nezinu, es vairs neatceros, kurā brīdī es uzzināju. Bija prieks par to, ka ir finišs, un iespējams tajā brīdī pat tā vieta nebija svarīga. Bija svarīgāk, cik mums svarīgāk bija tā apziņa, ka mēs esam, lai cik arī sūdīgi tas sākums nešķistu, tā naktis, man liekas, mēs pārvērtām to nakti, cik pārvērtām nakti, bet spējām sevi atkopties maz bišķiņ no tā karstuma, tā cītīgi nostrādāt nakti, cītīgi nostrādāt rītu, un vienkārši bija labi padarīt sajūtu, un tajā brīdī es biju, plus mīnus vienalga, vai tā būs 1., 3. vai 5. vieta, bet bija, protams, beigās arī gandarījums par to, ka tā bija 2. vieta, un es teiktu, es nezinu, vai tu man piekrīti, bet es skatos uz to, ko mēs izdarījām, ko mēs varējām izdarīt, un pat ideālā gadījumā, man liekas, mēs nespētu tos 11 punktus pievilkt klāt, jo tos, pēc šī plāna mēs varbūt to vēl vienu, varbūt pat 2 astotniekus paņemot. Tāpat mums tie 4 tad nebūtu. Lejā nebūtu, tad mums jā. Un tad, man ir sajūta, ka mēs īsti nevarējām. Bet, protams, varbūt, ja mēs vēl nomest no tām kļūdiņām nost, varbūt, ka... Nezinu, mums baigi maz kļūdas bija. Man liekas, tas ir normāls. Jā. Normāls kļūdu lielums, bet, nezinu, man bija prieks finišā. Īstenībā pēc tam, ka uzzinājām, ka tā 2. vieta bija baigais super, likās ideāli. Nebija tā, ka neesam pirmie, bet bija prieks tiešām, ka bijām 2. vietā, ka tas ir baigais panākums, jo, dažu vietu distancē likās, tomēr, ka neiet mums tik labi kaut kādās vietās, un tad beigās, Jēzus, 2. super, kaut kas. Man žēl tās komandas, kas palika aiz godpiedstāvu. Viņi jau to pašu visu smurgu izdzīvoja, teiksim tā, pēdējā smurgu. To skarbumu izgāja cauri un nekā. Labi, nav kaut kāda pieredze un tā. Bet 2. mēs, baigi labi.
Kaut kā tā. Labi, iziesim varbūt vēl, kas tur bija iesūtītajiem jautājumiem. Tā. Cik kilometrus noskrējām? Kaut kas ap 150. 155 bija pēc tavējā GPS. Mana GPS bija 155, pēc organizatora GPS bija 145. Jā. Vai dzērām no ezeriem? Jā. Es beigās laikam dzēru tikai no viena mistiskas strautiņa. Es to ezeru tur nesmēju? Nē, es iesmēlu, bet man beigās nevajadzēja. Tā kā sākās nakts, man daudz maz atdzīvoju. Es domāju, ka mēs apstrēbjam to ūdeni. Es tur izrādījās, ka tu vienkārši fakes. Labi, jā, tad mēs tur nebija kaut kur jautājums, cik, vai peldējām? Jā, mēs peldējām 3 reizes, man liekas. Man liekas, ka 2. Ja skaita to, kā es iekritu tajā mistiskajā metra platajā upītē purvā, tad 3. Bet, es atceros ezeros, mēs ielīdām 2 reizes. Labi. Varbūt vēl, grāviem, bet tur lielākoties bija brišana pār, man šķiet. Jā, labi, kaut kādiem grāviem. Viens grāvis bija tur, kur tu ievēlies, bet tas bija ļoti maziņš, es nezinu, kā tu tur ievēlies. Bija ļoti dziļš. Jā, tā, kas tur tālāk ir? Vai mainījām plānojumu? To mēs runājām, ka mēs mainījām. Cik spēcīgi šauja Krievu robežsargi. Nezinu, nesatikām nevienu. Nē, var jau būt, ka viņš šāva, tad neprecīzi. Ļoti neprecīzi. Tā. Cik reizes Pēters izbesīja? Īsti jau laikam neizbesīja. Viss bija normāli. Tā, kurš kuru vilka? Man liekas, ka es tev vairāk vilku nekā tu mani. Tu man nevilku un es tev vilku ārā no grauja. Jā. 1 sekunde. Taisnība, 1 sekunde es vilku Pēteri. Yes. Bet tā, ja mēs... ne tikai fiziska vilkšana, bet vispār vilkšana kā tāda. Man liekas, ka mēs tur tā kā mainījāmies. Kaut kādā, man vismaz bija sajūta, ka pat diena varbūt, ir sevišķi tad, kad es tur ar to savu aci auklējos, tad tu uzņēmies vadību kaut kādos brīžos naktī, varbūt. Es uzņēmos vadību kaut kādos brīžos, tu uzņēmies vadību. Tur arī, man liekas, atkarīgs, kā es varbūt vairāk vilku mūsu ceļos, tajā brīdī, kad mēs tur... Mēs neceļos. Jā. Ar vilkšanu, domājot šajā gadījumā kaut kādu tempa uzturēšanu, tādas lietas, tādā ziņā, man liekas, man bija sajūta, ka ļoti līdzīgi mēs tur viens otru pavilkām, teiksim tā. Bija labi. Un kas te ir pēdējais, vai pagadu slavenības spēle? Kas tā pa slavenības spēle? Es tad nezinu. Tas ir tad, kad iedomājas slavenību, un otram ir jāprasa jā un nē jautājumu. Un jāmin? Jā, bet mēs to nepaguvām uzspēlēt. Nē, es nezinu pat, kad tādu varētu spēlēt, jo man liekas tādu sākt spēlēt, un mēs... Mēs palikt pie viena punkta, dozoties un meklējot vienu punktu. Jā, meklēt. Tur bija kaut kas vēl par, atziņām un secinājumiem. Tas, ko man šķita, ko mums varbūt vajadzēja darīt, ir mēs bišķiņ citādāks tomēr to finišu, jo ieplānot. Un es pats domāju, ko mēs būtu varējuši plānot citādāk. Tādā ziņā, ka tāpēc, ka mēs pie tiem astotniekiem liela daļa, liels iemesls tam, kāpēc mēs atmetām astotniekus un pieciniekus, un varbūt par pieciniekiem būtu svarīgi, bet, teiksim, astotniekus, ir tas, ka, bija tā sajūta, ka, ja mums lejā vajadzēs kaut ko atmest, tad mēs šito visu te varētu lieki zaudēt. Punkti, jā, ir salīdzinoši lieli punkti, kurus mums vajadzēs atmest. Tur 11 un 5, kur ir tuvāk, skrienamāki par to astotnieku. Un katrā ziņā, ka mēs pārāk daudz pazaudēsim lejā. Un tāpēc es pēc tam skatījos, man bija tāda sajūta, ka varbūt mums vajadzēja 54, 79, 87 un 59 atstāt finišam, un no 104 iet uzreiz uz 88.
Un tad mums būtu šī te finiša cilpiņa, kas mums būtu kā papildus variants. Tātad, cik tur sanāk 13 un 12, 25 punkti. Un tad varbūt mums būtu lielāka pārliecība, ka mēs tomēr varam kādu no tiem astotniekiem paņemt. Un tad jau, tas vēl joprojām, es domāju, tas nemainītu rezultātu no viedokļa, ka mēs tāpat būtu palikuši otrie, bet mums būtu tad varbūt mums bišķiņ lielāka pārliecība un vēl tā intriga būtu vēl maz bišķiņ lielāka, skatoties no malas. Bet tas bija tas, ko es būtu iespējams tagad pasēžot, padomājot, bez tā pirms sacensību stresa būtu ierosinājis darīt citādāk. Jā. Bet visādi citādi, man liekas, ka plāns mums bija labs, mazliet varbūt piekliboja fiziskais tieši tajā dienā, būtu gribējies maz bišķiņ labāk, ko mēs būtu varējuši, mēģināt adaptēties karstumam, iet pirtiņā. Iet pirtī, jā. Kaut kā tā, bet negaidījām, ka tas karstums tik ļoti ietekmēs. Jā. Jā. Secinājumi citi. Kas vēl par secinājumiem? Bija forši. Bija super, ideāli, perfekti. Nē. Visi skrien rogainīgi. Jā! Ko? Metam mieru? Jā, man liekas, ka... Daudz maz viss izrunājām. Ja vēl ir kādi jautājumi, droši uzdodiet komentāros, mēs iekomentēsim. Un, man liekas, visi pastāstījām, visi skaidrs, apstīties mūsu GPS, redzēsiet kļūdas, apstīties mūsu plānojumu, rezultātu redzēsiet plānojumu, sapratīsiet, par kādiem astotniekiem mēs te runājam, par ko vēl. Tā kā jā, Lāčs nesatikām. Zigs redzēja ālni, bet es viņu neredzēju, tā kā iespējams tur nebija ālņa. Nav nejausmas. Tas bija rīta skurbumā. Jā. Labi, paldies par uzmanību. Tiekamies nākamajā rogainīgā, ja? Tiekamies mežā.